Nu, lai Dievs svētība ienāk arī tavā namā, kur tu atrodies šodien. Un mums ir brīnišķīga tēma, un tā ir mans uzdevums svētošanas procesā. Un varbūt arī varētu dot kādu citu virsrakstu šai nodarbībai, ka tas ir sevis svētošana, sevis nošķiršana. Un mūsu uzdevums, tad, kad mēs esam kļuvuši par kristiešiem, kas ir tā lieta, ko Dievs dara mūsu dzīvē, bet kas ir tas, ko mēs nevaram gaidīt, ka Dievs darīs, ka viņš ir skaidri pateicis savā vārdā, ka tā ir mūsu atbildība. Un šodien tātad mēs šajās 30 minūtēs paskatīsimies to savu uzdevumu, savu atbildību un kādā veidā arī Dievs mums dod spēku tās lietas izdarīt. Un pirms mēs sākam šo nodarbību, lūgsim Dieva svētību. Mīļais kungs, es tev pateicos, ka tu esi man aicinājis sludināt tavu vārdu. Un paldies, ka tu tagad apstiprini šo vārdu ar zīmēm un brīnumiem, ka tas vārds eksplodē katra viena sirdī un nes augļus 30-kārtīgus, 60-kārtīgus un 100-kārtīgus. Jo tu esi sacījis, ka tad, kad tu sūti vārdu no debesīm, tas neatgriezīsies tukšā. Viņš padarīs to darbu, kam tas ir sūtīts. Un paldies par tavu žēlstību man šodien mācīt šo vārdu. Paldies, ka tavs svaidījums nāk klāt un katra viena sirds ir izsalkusi un izslāpusi, lai varētu saņemt šo vārdu auglīgā sirds zemē, priecīgi nesot augļus. Āmen. Nu tātad sveicinu arī katru vienu, kurš ir pieslēdzies, un tad arī varbūt, kad vai šī brīdī, vai kaut kad vēlāk, es arī aicinu, ka tu padalītos ar šo ierakstu, lai arī citi var to noskatīties un piesaistīties. Tātad šīs dienas tēma ir mans uzdevums svētošanas procesā. Tad, kad tu esi, vēl grib tāds ievadvārds pateikt, varbūt, ka tu esi, tu tā domā, to jau es zinu, un priekš manis tā nav nekāda tāda jauna lieta, bet klausies arī ar tādu domu, ka tu vari kādam citam to palīdzēt, kādam citam pateikt, un citreiz cilvēki nāk pie tevis, pie tāda garīgāka, pie tāda stiprāka, Dievā pie zinošāka, un viņi tā kā liek uz tevi to spiedienu, ko viņi tā neapzinoties liktu uz Dievu, un lai tu vari katram vienam arī parādīt, nevis, ka tu viņa vietā vari izdarīt šīs lietas, bet lai katram ir tā sava lieta, kas viņam ir tas spēka pielikšanas punkts. Un tātad sveicinu visus, sveicinu mācītāju Viju no Ventspils un visu to jūsu ventspilnieku komandu, kas tik brīnišķīgi ir evanģelizācijās un visās citās lietās, un māsu Sintiju un arī tos, kas nav nevienu komentāru uzrakstījuši, es tur pēc bildītēm tā neatpazīstu, bet lai priecīgi šī diena katram vienam. Tātad sāksim šo nodarbību. Tad, kad mēs esam ieaicinājuši Jēzu Kristu savā dzīvē kā kungu un glābēju, iesākās mūsu ticības ceļš. Mēs ieaicinājām Jēzu, mēs lūdzām piedod manus grēkus un paldies, ka tu samaksāji, un mēs arī pieņēmām šo pestīšanu, mēs pieņēmām grēku piedošanu. Un tātad mēs to saucam par jaunpiedzimšanu, arī citā vārdā. Un tad apostols Pāvils saka par šo jaunpiedzimšanu 2. Korintiešiem 5:17. Halleluja, paldies Jēzu! 2. Korintiešiem 5:17. Un viņš saka, tādēļ, ja kas ir Kristū, tātad mēs ieaicinot Jēzu savā sirdī, mēs esam Kristū tagad. Un viņš saka tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. No šejienes arī mēs varam teikt to vārdu jaunpiedzimšana, arī kur Jēzus Nikodēmam teica Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā, bet arī no šejienes jaunpiedzimšana, jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Tātad apostols Pāvils saka, ka tad, kad mēs esam šis jaunais radījums, ka viss ir jauns. Tātad apskatīsim, kas tad ir tas viss jaunais. Vispirms,
Tad, kad mēs esam radīti par šo jauno radījumu, ieaicinot Jēzu savā dzīvē, tas nozīmē, ka Dievs mums dod tik brīnišķīgu jaunu dzīvi, ka viņš neskatās uz mūsu pagātni vispār. Tā ir piedota, tā ir izdzēsta, varbūt sātans vai kādi tuvinieki tev var nest, vai klases biedri pagātni, vai tu neatceries, ka tu biji tāds un tu darīji to un to, bet Dievs mūsu pagātni ir pilnīgi izdzēsts un pilnīgi aizmirsts. Viss ir piedots, un mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu. Milzīga lieta ir tā, ka nav nosodījuma, jo ja Dievs mūs nenosoda, ja Jēzus mūs nenosoda, ja viņš piedeva mūsu grēkus, tad arī mums sevi nav jānosoda, nav sev cits vārds, kā nav jātiesā sevi. Un citi varbūt cilvēki mēģina tev uzlikt to nosodījumu, bet tu zini, ka tas tev nav jāpieņem. Tu esi pilnīgi jauns, brīnišķīgs, perfekts, no Dieva radīts. Un cauri Jēzu Kristu mums ir kā šim jaunajam radījumam pieeja pie Dieva. Bet tad, kad mēs paskatāmies pēc tam, ka mēs esam ieaicinājuši Jēzu savā sirdī, un mēs paskatāmies spogulī, un tas pats viens cilvēks ir. Ja tev bija krunka pirms tu ieaicināji Jēzu savā sirdī, krunka ir arī pēc. Ja tev bija gaiši mati pirms tu esi ieaicinājis Jēzu sirdī, arī gaiši mati pēc tam ir. Vai arī, ja padomu laikos bija tā moderna, ka matos lika ilgviļņus, un ja tev šie ilgviļņi bija pirms Jēzu ieaicināja sirdī, viņi tev ir arī pēc Jēzu ieaicināja sirdī. Bet tātad, kas ir tās lietas, kuras mainās, lai mēs labāk varētu saprast? Mums ir jāsaprot, ka mēs esam, tā kā Dievs mūs ir radījis cilvēku, mēs esam gars. Katrs cilvēks ir gars. Tikai pirms jaunpiedzimšanas šīs gars nav Dievam dzīvs, tev nav pieeja pie Dieva. Bet tā kā Dievs ir gars, viņš radīja cilvēku savā līdzībā, un tāpat viņš radīja, mēs esam gars, un mēs ar Dievu kontaktējamies ar savu garu. Un mūsu gars ir jaunpiedzimis. Vēl, tātad mums ir gars, tā ir tā mūsu īstā esība. Un tad mums ir dvēsele. Mēs esam gars, mums ir dvēsele, un dvēsele varētu tā teikt, ka viņa, tur vairākas tās daļas, no kas dvēselē ir vai no kā dvēsele sastāv. Tur ir gan mūsu izvēles spējas, kas ir mūsu griba, jo Dievs neatņem nevienam viņa gribu, arī pēc jaunpiedzimšanas Dievs neuzspiež savu gribu. Sātans stumj un grūž, bet Dievs nekad tev negrūž, viņš jautā, vai tu gribi, un jaunpiedzimšana bija tava labprātīgā izvēle. Tātad tava griba ir, tev emocijas ir, un tev ir prāts vai intelekts spējas, un tās viss ir daļa, kas ir tavā dvēselē. Dvēsele nav gars, un gars arī nav dvēsele. Tātad jaunpiedzimšanā gars piedzimst no jauna. Gars ir pilnīgi perfekts, viņam ir pieeja pie Dieva, garā ir šīs visas Dieva brīnišķīgās lietas. Un tev ir dvēsele, man ir dvēsele. Katram cilvēkam, arī kas nav jaunpiedzimis, viņam ir dvēsele. Un mēs dzīvojam ķermenī. Tātad tas apvalks, ko mēs redzam, ko citi cilvēki redz, tas ir ķermenis. Ja viņš neskatās tavās acīs, kas ir dvēseles spogulis, viņš redz tikai tavu ķermeni. Jā, viņš redz, ja gars ir mošs un spēcīgs, viņš var tavu stāju redzēt, kā tu priecīgi ej vai palaikdamies, jā. Tur arī tā lieta ir. Bet ķermenis ir, kā varētu teikt, tā kā mūsu apģērbs. Bet mēs neesam apģērbs. Iedomājies, ja tu uzvelc kādu žaketi, tu jau neesi žakete, tavs ķermenis nes šo žaketi. Tāpat mūsu garam ir ietērps, mūsu garam ir apģērbs, un šis apģērbs ir mūsu ķermenis. Tādēļ tik nepareizi būtu visu dzīvi veltīt tikai savam apģērbam, tas ir ķermenim. Un apostols Pāvils brīnišķīgi saka 2. Korintiešiem 5. nodaļa, tur, kur mēs jau skatījām to 5. nodaļu, bet tagad 1. pāns. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Tātad viņš saka, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Viņš runā par ķermeni, viņš runā, ka
tad, kad mūsu ķermenis kā tāds, kā mēs tagad virs zemes to redzam, kad viņš vairs neeksistēs, tad Dievs mums dos jaunu ķermeni, jaunu mājokli. Un ja tu domā varbūt, ka tā ir tas ir tas nams, ko Dievs runā, ka mums ir, viņš ceļ tos namus debesīs, tad palasi pāntus uz priekšu šajā nodaļā, un tu redzēsi, ka apostols Pāvils šeit runā par šo miesas mājokli, kad šī brīdī mums ir ķermenis tāds, kā mēs to redzam, pielāgots zemes vajadzībām, bet tad, kad mēs nomirsim, mums šis ķermenis vairs nebūs. Dievs mums dos jaunu ķermeni, bet gars paliek, aleluja, pārveidotās dvēseles spējas paliek. Tas, ko tu būsi darījis šī dzīvē ar savu dvēseli, tas paliek, to tu ienesīs mūžībā. Tad mēs tiekam pārradīti pilnīgi par jaunu cilvēku, par garīgu cilvēku, par gara cilvēku. Bet joprojām mums paliek mūsu izvēles. Un tādēļ Dieva vārds mūs pamāca, lai mēs nošķiram sevi, izdaram izvēli, nošķiram sevi pēc jaunpiedzimšanas no visām lietām, kas nestiprina garu, kas neceļ garu, jo mūsu atbildība ir mūsu garu turēt stipru, lai mēs varam turpināt savienoties ar Dievu, paņemt to viņa pārdabisko, dzīvot šo pārdabisko dzīvi, kā Dievs ir paredzējis katram kristietim. Un kas ir kādas lietas, no kā mums sevi ir jānošķir? Tie var būt kādi draugi, kādas attiecības. Es tev nevaru pateikt priekšā, kas tās ir par lietām, bet svētais gars tev dos nomanīt, un Dievu gars dos nomanīt tādi draugi, tādas attiecības, kas nestiprina tavu garu, kas neceļ tavu garu, kas tev neiedrošina Dieva ceļā. Kā ir tāds pazīstams teiciens, ja tu sēdi uz ledus gabala, un tu to ledus gabalu nekausē, tad tev ir jālec ātri nost, citādāk tas ledus gabals tevi sasaldēs. Un tas ir par šīm attiecībām. Ja tu esi kādās attiecībās, kādu draugu ietekmi tev ir, kas tevi nomāc, kas tev dod lielāku ietekmi nekā tu vari viņiem dot šo ietekmi, tad tev ir jānošķir sevi no šīm attiecībām, jo tava atbildība sevi dzīvu paturēt Dievam. Var būt arī kādas kultūras lietas, kā piemēram kādas dziesmas, kuras pirms jaunpiedzimšanas tev bija tavai dvēselē ļoti mīļas, bet viņas ir pilnīgi pretējas Dieva vārdam. Un mācītājs Kaspars ļoti bieži min šādu mūsu tautā iemīļotu tautas dziesmu, kas tā kā himne ir kļuvusi, ko dziesmu svētkos mēdz dziedāt, pūtvējiņi, piemēram. Un tur tie pirmie panti ļoti skaisti, bet uz beigām ar bravūru tiek dziedāts pats par savu naudu dzēru, pats precēja līgaviņu, tātad cilvēks izbīda sevi, ka viņš ir tas, kas izdara tās izvēles, kādas viņš grib, un viņš izdara par dzeršanu, viņš izdara par tādu, tā kā par spīti, es zinu, kā es dzīvoju savu dzīvi, un tas neraksturo pakļāvību Dievam. Tātad varbūt arī kādas cita mūzika, piemēram, ko tu esi klausījies, kas tev ir bijusi mīļa, bet tad, kad tu ieaicini Jēzu savā dzīvē par kungu, tev no tām lietām ir jāatsakās. Tad arī var būt kādi apstākļi, kāda vide, kurā tu sevi pats labprātīgi ieliec. Ir darba vieta, kura tev nav jāmaina, kad tu esi jaunpiedzimis. Un tā nav tava izvēle, vai, piemēram, skolā tu mācies, tā nav tava izvēle, ka tev ir neticīgi cilvēki apkārt. Bet tad, kur tu brīvā laikā, kur tu pats labprātīgi izvēlies ielikt, vai bija pirms jaunpiedzimšanas izvēlējies ielikt sevi kādā vidē, ar kādiem cilvēkiem, ar kādu, kur skan kāda konkrēta mūzika, kas neceļ tavu garu, kad tev ir jāizvēlās sevi nošķirt no tā, lai tu varētu palikt svēts Dievam. Un arī, protams, mūsu dvēseļu ienaidnieks Sātans nāk ar domām pat tavā galvā dodams, vai tiešā tekstā kādi tev tuvi cilvēki pasaka, ko tu tagad tāds dievticīgs, ko tu tāds fanātiķis, kāpēc nevar apmierināties ar vienreiz gadā iet baznīcā, un arī tas tev jānošķirās no tā. Nošķir sevi no visa, kas tevi traucē dzīvot tīru un svētu dzīvi. 1. Tesaloniķiešiem 1:9. 1. Tesaloniķiešiem 1:9.
Tie paši citam stāsta, kāds bija mūsu darba sākums jūsu starpā un kā jūs no saviem elkiem atgriezāties pie Dieva, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam. Tātad mums izmainās dzīvesveids. Mēs iepriekš kalpojām citām lietām un jaunpiedzimšanā tagad ir cits mūsu kungs, un mūsu gara vilkme, aleluja, ir uz mūsu pestītāju. Tas ir tik brīnišķīgi. Un arī Dieva žēlastība mums šajā procesā palīdz, bet tie esam mēs, kas izdaram savu izvēli, nošķirt sevi no lietām, kas neceļ mūsu garu. Nākošā raksturvieta 1. Korintiešiem 9. 1. Korintiešiem 9 no 24 līdz 27. Bieži cilvēki pārprot garīgas lietas un viņi domā, tad viņu vietā Dievs visu izdarīs. Vai arī ļoti bieži uz ielas runājot ar cilvēkiem, kad ik pa laikam cilvēki saka, jā, bet kā tad, ja jau Dievs ir tik mīlošs un labs, kāpēc tad ir tās sliktās lietas pasaulē, kāpēc ir tie kari un kāpēc bērni cieši un tā tālāk. Tāpēc, ka viņi domā, ka Dievs, pilnīgi bez neviena cilvēka līdzdalības vienkārši uzgrūž savu plānu un savu nodomu mūsu zemē. Un tāpat cilvēki varētu domāt par sevi pēc jaunpiedzimšanas, tad Dievs visas lietas manā dzīvē tagad darīs. Bet Dievs ir skaidri parādījis, ka visas lietas tā nenotiek, kad mums ir kaut kāda konkrēta atbildība. Un tāpēc skatīsimies tagad šo 1. Korintiešiem 9 no 24. līdz 27. pantam. Kā apostols Pāvils saka, vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Vispirms viņš salīdzina mūsu ticības dzīvi ar skriešanu pēc godalgas. Un tu zini, ka tad, kad mēs skatāmies kādus sportistus, kad viņi nodod sevi treniņiem, viņi nodod sevi konkrētam dzīvesveidam, konkrētam uzturam. 25. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad viņš pamudina, ka mūsu skriešana, mūsu izvēles ticības dzīvē, viņas atalgosies ar neiznīcīgu vainagu, ar mūžīgu vainagu, ko Dievs mums dos. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Tātad apostols Pāvils pat saka, kaut arī mēs zinām viņu lielu Dievu vīru, un Dievs viņu bija izredzējis lieliem darbiem, un viņš veica lielu ietekmi debesu valstībā, un arī vēl šodien mēs tiekam svētīti un pamācīti lasot viņu vēstules, bet viņš saka, kaut arī Dievs man ir aicinājis un Dievs man tādiem īpašiem uzdevumiem, un Dievs ir varen man parādījies un sevi atklājis, bet vienalga man ir jāturpina savu miesu, savu dabisko, to, kas ir tas grēka cilvēks, to, kas neilgojās pēc Dieva. Man ir viņš jāaizliedz. Man ir, tā kā Jānis Kristītājs saka, man jāiet mazumā, lai Kristus var iet lielumā. Tātad, no šīs vietas mēs redzam, ka mums ir jānodod savu ķermeni, jānodod savu dabisko cilvēku, un kādam varbūt ir bijušas kādas atkarības, arī varbūt neatkarība, bet varbūt tik pa laikam tu vienkārši kaut ko uzsmēķē, domājams, tas ir tā nevainīgi, jeb kādu tabaks lietošanu, vai arī seksuālā ziņā ir kādas attiecības tev, kuras Bībele neapstiprina un neiedrošina, vai arī personīgās dzīves šķīstībā, un tas var būt ļoti liels šķērslis tavas garīgās dzīves attīstībā, un Dievs mūsu vietā šīs lietas nedarīs, bet tā ir katra viena paša atbildība savu ķermeni nodot svētošanai Dievam. Un tā ir mūsu pienācīgā kalpošana. Uzšķirsim Romiešiem 12, vēstule Romiešiem 12, 1. un 2. pāns.
Es jums lieku pie sirds, brāļi un māsas, Dieva žēlsirdības vārdā. Tātad apostols Pāvils šeit parāda, ka tad, kad mēs no savas puses izdaram izvēli par Dieva vārdu, darīt Dieva vārdu, tad Dieva žēlastība mums nāk palīgā. Un tātad arī tas, kad viņš jau ir sagādājis šo ceļu caur Jēzu, kad Dieva pārdabiskais var dzīvot mūsos, tā ir Dieva žēlsirdība. Un apostols Pāvils tagad tālāk saka, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Un tā ir tā lieta, ko es nu pat runāju, nodot savu ķermeni, nodot tās nepareizās lietas, nodot, lai mēs varam būt Dievam patīkami. Un tur viņš raksta, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana, vai arī tā, lai ir jūsu pielūgšana. Mēs esam iepazinuši, kad ir ļoti labi pielūgt Dievu, kad mēs pielūdzam draudzē vai mājās ar dziesmām, ar vārdiem, bet šeit apostols Pāvils saka pievienotam visam klāt arī, ka tu pats sevi nodod Dievam. Un tātad Dievs nenodos mūs priekš viņa, viņš nevilks mūs priekš viņa, bet mums tas ir labprātīgi jāvēlās to darīt. Un tad vēl viens sevis svētošanas veids ir sava prāta pārveidošana. To viņš saka 2. pantā tepat. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā sirdsprātā. Kādā tulkojumā tur rakstīts ir garā, bet tur ir, kad tu latviešu jauno tulkojumu palasīs, tur arī ir, kas sirdsprāts, savs prāts jāpārveido, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Un ir veids, kā mēs esam līdz jaunpiedzimšanai, ka mēs esam domājuši kaut kādos konkrētos domāšanas ceļos, ir konkrētas vērtību skala mums izveidojusies, bet viņš šeit saka, netopiet pasaulē līdzīgi, bet pārveidojieties. Kā? Pārveidojot savu prātu. Un tā ir tāda milzīga priekštiesība, ka mums var būt latviešu valodā Bībele, un to lasot, ņemot Dieva vārdu, mēs savu prātu pārveidojam. Uzšķirsim 2. korintiešiem, tepat mēs romiešu korintieši, vai ne? 2. korintiešiem 3:18. Un kāds var domāt, tas ir tik milzīgi liels darbs, ārprāts, kā es šīs lietas viss spējuši izdarīt, bet šis ir ļoti iedrošinoši. 2. korintiešiem 3:18. Bet mēs visi atsektām sejām Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožumu spožumu. To dara tā kunga gars. Un Dieva vārds ir tik spēcīgs, viņš ir dzīvs vārds. Tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, tas ir it kā mēs skatāmies spogulī, un Dieva vārds uz mums atpakaļ, viņš atspoguļo to Dieva godību, viņš ieliek mūsos to Dieva godību, un Dieva vārds ir tas, kas mūs pārveido. Mums tikai nevajag pretoties, nevajag tur savu, to es nevaru, kā es to izdarīšu, bet mēs ieaicinām Dieva vārdu savā sirdī, un Dieva vārds ir tas, kas mūs pārveido. Ko viņš arī pārveido? Viņš pārveido mūsu uzvedību un mūsu attieksmes, jo dvēsele, tātad mēs esam gars un mums ir dvēsele. Dvēsele ir mūsu intelekts, mūsu tātad prāts, par ko mēs nu pat runājām, mūsu emocijas, mūsu griba, kur mēs izdarām izvēles. Un dvēsele automātiski netiek pārveidota jaunpiedzimšanā, bet tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, aleluja, mēs piepildamies ar Dieva spēku, mēs piepildamies ar Dieva domām, un mēs ieraugam, ka mūsu uzvedība ir jāmaina, mūsu rīcība ir citādāk jārīkojās, un ja tu biji tāds, kas gāja pa priekšu un tikai bosoju visus, tu vari sākt ieraudzīt, ka tev jābūt pieklājīgākam. Ko nozīmē būt pieklājīgākam? Ka tu sāc ieraudzīt arī citu cilvēku. Varbūt tu esi bijis ļoti nospiests, un tu vienmēr citus esi visur bīdījis pa priekšu, un Dieva vārds rāda, nē, tu celies, tu esi Dieva mīļotais bērns,
tev ir savs vārds, tev ir jāsaka, kā tu jūties, tev ir jārunā ārā. Kāds ir varbūt runājis daudz ļoti tādus ievainojošus, sāpīgus, pat rupjus vārdus, un Dieva vārds aizskarošs vārds, un Dieva vārds māca runāt celsmīgus, runā iedrošinošus vārdus, tātad mūsu attieksmē, mūsu uzvedībā. Piedod, neesi tik uzstājīgs, neuzvelcies par mazsvarīgām lietām. Tātad šis svētošanas process, ko Dievs dara, ja mēs liekam sevi pilnu ar Dieva vārdu. Dieva vārds ir dzīvs, Dieva vārds ir Jēzus pats. Tad, kad mēs lasam Dieva vārdu, kad mēs to pārdomājam, mēs Jēzu pašu uzņemam savā sirdī. Un es gribu, ka mēs uzšķirt vēl vecajā derībā, Jozuas grāmata, tā daudziem ir ļoti pazīstama rakstu vieta, Jozuas grāmata 1. nodaļa un 8. pāns. Jozuas grāmata 1. nodaļa un 8. pāns. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu. Tas nenozīmē, ka 10 baušļi vai Mūzes bauslība vecajā derībā, bet tas ir viss Dieva vārds, ko mēs lasām. Un es tev iesaku, sāc lasīt ar jauno derību. Sāc lasīt kādu no evaņģēlijiem, piemēram, vai nu Marka evaņģēliju, ja tu esi tāds analītiskāks, ja tu esi tāds dvēseliskāks, es ļoti iesaku Jāņa evaņģēliju lasīt, tas tev būs ļoti sirdī tuvi. Un tad sāc lasīt vēstules, jo vēstules ir rakstīts šodienas draudzei, un draudzē ir tūnes, tātad priekš tevis tās ir rakstīts. Aleluja! Un tātad Jozuas grāmata 1:8. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev viss sekmēsies. Tātad jau vecajā derībā Dievs pamudina runā, domā par Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu. Tātad, kāpēc mums jāpārdomā? Lai mēs zinātu, kā to pielietot savā dzīvē, kā mainīt savu dzīvi. Un pēdējā rakstu vieta, ko es gribu izlasīt, ir psalms, 1. psalms un 1. un 2. pāns. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. Bet ja ap tevi ir tikai neticīgi cilvēki, tad tev nemaz nav dievbijīgs padoms. Un tu saki, varbūt man nav neviena tāda kristīga kompānija, ir kaut kādi iemesli, kāpēc varbūt šī brīdī vēl tu nevar būt kādā labā draudzē. Bet skaties, ko viņš saka. Tātad izlasīšu visu, jo Dievu vārdu tu ņem, Dievu vārds ir tas padoms. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nestaigā grēcinieku ceļus, nesēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tātad atkal psalmists, kas ir Dāvids ķēniņš, mūs pamudina, un par Dāvidu mēs zinām, ka Dievs pats nodeva liecību par viņu, ka Dāvids bija pēc Dieva sirds. Un mēs arī gribam būt pēc Dieva sirds. Un Dāvids saka, pārdomā Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu. Ļoti tā pievilcīgi bieži ir pārdomāt kaut kādus spilgtus notikumus, pat ja viņi ir negatīvi. Nepārdomā negatīvas lietas. Dieva vārds vienmēr iedrošina. Pārdomā pozitīvas lietas, kā vēstulē Filipiešiem 4:8 ir teikts, ka par visu to, kas ir labs, patīkams, kam laba slava, ja kas cildināms, par to domājiet. Un Dieva vārds ir tas, kam ir laba slava. Dieva vārds, ka tu to pārdomās, viņš radīs labus augļus tavā dzīvē. Un arī tīri zinātniski ir pierādīts, ka tas, ko mēs domājam, veidot smadzenēs tādus kokus, un tie koki var būt vai nu veselīgi koki, ar visādiem zarus veido, kas ietekmē tavu veselību uz labu, vai arī tie var būt ļoti neveselīgi koki, kas dod nāvi tavam ķermenim, tavam fiziskajam ķermenim. Tātad tas nav, ka mēs varētu nolikt atsevišķi, reku
mans ķermenis, reku mana dvēsele, reku mans gars. Bet mēs visi ir savienots kopā. Un ja tavs gars ir stiprs, ja viņš ir spēcināts ar Dievu vārdu, ja tu to spoguļojies tajā un to paklaus un to grib darīt, un tad tas tavu dvēseli, tavas emocijas, tavu prātu tas pārveido. Un tādā veidā tas iet uz tavu ķermeni, ka tu kļūsti vesels. Tajās pat slimībās, ko tu nezināji, kas tavā ķermenī, tu atrod, ka tev ir vairāk enerģijas, tev ir vairāk spēka. Kāpēc? Jo tu dari, kā Dievvārds saka, tu liec savā sirdī Dievvārdu, tu to pārdomā, tu to ieaicini, tu nevis tam pretojies, bet tu to gribi uzņemt un tajā gremdēties. Un tā kā mūsu atbildība šajā svētošanas procesā ir pirmkārt, ka mēs nošķiramies, apzināti sevi nošķiram no draugiem, no attiecībām, kas nav celsmīgas, nošķiram sevi no nepareizām kompānijām, no vidēm, kur mūs nepareizi ietekmē. Un tad mēs liekam sevi apzināti Dievu vārda gaismā, mēs ņemam, mēs lasam Dievu vārdu, mēs ļaujam, lai Dievu vārds pārveido to, kā es esmu domājis par lietām, kā es biju domājis, ka man dzīve būs svētīta. Mēs ļaujam, lai Dieva vārds mūs sāk mācīt. Un ne tikai lasīšanas brīdī, bet izraksti kādu rakstu vietu, kas tev ir kļuvusi dzīvāka, un pārdomā to un runā uz Dievu atpakaļ šo rakstu vietu. Un nobeidzot, es gribu teikt atkal atpakaļ no šīs rakstu vietas, kas bija, ka mēs spoguļojamies Dievu godībā, 2. Korintiešiem 3:18, un ka mēs tiekam pārveidoti no spožuma uz spožumu, un tā kunga gars to dara. Tas ir viņa darbs, kad mēs ejam Dievu vārdā, viņš mūs pārveido. Tas ir Dievu gars, tas ir Dievu vārds, kas mūs pārveido. Tā nav kaut kāda sausa likumu kaste, kas tev ir jātur, bet Dievs tev dod šo spēku arī, un viņš darbojās tevī, bet viņš var darboties tevī tad, ja tu sevi liec Dieva vārdā, ja tu lasi un ļauj Dievam sevi pārveidot. Tātad tas ir process. Tas nenotiek vienā dienā, bet tas ir process mūža garumā, bet tev ir jāpārliecinās, ka tu šodien neesi tajā pašā vietā, kur vakar, jo Dievs tev grib vadīt nākošā vietā tālāk. Un noslēdzot šo, es gribētu, ka tu runā ar mani kopā šos vārdus, ko tu vari teikt katru dienu, paceļot rokas pret to kungu, un tad tu arī tagad, ja tev ir iespēja pat pacel roku, es tā kā, lai to redzēt ekrānā drusku, ja? Tu pacel rokas pret to kungu un saki, tad arī runā pēc manis. Kungs, es ticu, ka tu šodien mani maini no godības uz godību, jo es skatos tavā vārdā, un tavs vārds nocirtīs visu, kas nav no tevis. Amen. Un tā tu kļūsi par cilvēku, kuru Dievs grib redzēt, kā viņš grib redzēt. Nepagursti šajā svētošanas procesā, no godības uz godību, no ticības uz ticību, no spēka uz spēku. Amen.